Mani sauc Līga Krastiņa. Šis būs neliels ieskats manā kvalifikācijas praksē. Praksē es atrados Dzīvā sudraba muzejā, kur jūs varat apskatīt brīnišķīgus Oļega Gauzera darbus kā Klīstošais holandietis. Šeit ir atspoguļot cilvēku dzīvi, ne tikai uz kuģa, bet mūsu pašu. Cilvēks, kas kāpa karjeras kāpnēm, kāds arī krīt, kādam dod palīdzīgu roku, un kā mēs zinām, kā notiek dzīvē, mūs arī kāds gremdē. Ir cilvēki, kas dzenās pēc materiāliem labumiem. Protams, ir arī cilvēki, kas izvēlas savu dzīvi saistīt ar zaļo pūļu. Tautas mugurkauls, veltījums represētajiem cilvēkiem. Tātad cilvēkiem, kurus izsūtīja uz Sibīriju. Nokautušie zari simbolizē aizgājušos, un rozozīles, ozolaps, tā ir tā paudze, kas turpina dzīvot tālāk. Mīle un naids. Ziedi ir viss skaistais, mīlestība, jaukie vārdi, čūska ir nodevība, meli, greizsirdība, dažādas citas ļaunas lietas, ko var nodarīt otram cilvēkam. Un kad čūska ieložņā tajā mīlas ligzdiņā, tad viss nokrīt uz zobena, naida asmens. Pasaules dievnams jeb nākotnes pils 3001. Pēc 1000 gadiem cilvēki būs sapratuši, ka dzīvojam uz vienas planētas, kura nepaliek lielāka, bet mēs paliekam arvien vairāk. Mākslinieka ideja ir tāda, ka cilvēki apvienosies un dzīvos draudzīgi un mācīsies no citām kultūrām, tāpēc katrs no pils torņiem simbolizē kādu reliģiju. Galvenais tornis nepārstāv nevienu, jo svarīgākās reliģijas nav. Velņu slasts. Mums katram dzīvē ir savs velņu trauks, ko gribam piepildīt. Cits ar ģimeni, cits ar sievietēm vai vīrieti, cits ar lielo māju, mašīnu. Un katru reizi, kad sniedzamies pie tā grēka ābola, mums tā čūska kož, jo par visu dzīvē ir ar kaut ko jāmaksā. Paralēli gida pienākumu pildīšanai apguvu juvelieru prasmes, ko jūs redzēsiet pēc video noskatīšanās. Prakses ietvaros devos pārstāvēt Dzīvā sudraba muzeju Vācijā, Hanzas dienās, kur pavadīju brīnišķīgas dienas vienā no Vācijas skaistākajām pilsētām Lībekā. Esmu priecīga, ka izvēlējos šo prakses vietu, jo pilnveidoju savas oratoru spējas un apguvu nelielu daļu no juveliera amata prasmēm. Paldies par uzmanību!